Jā, pēdējie jautājumi un viss lūdzu. Vēl dažiem, kas iet uz vienācības sajūtu. Man ir viens jautājums. Tas iekļaujos, tas perspektīvu plāns, iekļaujos iekšā tās 5,7 tonnas. Tas jau ir neierobežojums. Tas ir tukuma ierobežojums, kuru mēs uzlikām to, ko prasīja pats līdzlauks tajā brīdī, ko viņi gribēja darīt. Viņi nāk ar jaunu piedāvājumu, ka šis centrs ir pagājis, ka viņi sakārtoši līdzlauku, viņi nāk jaunā līmenī. Mēs sākām nosauc vēlreiz, kā sauc vispārīgā. Kā viņš pareizi ir precīzi nosaucot, ir divi lidlauku tipi, ja? Piekrīt, ja? Vispārīgās, es no galvas neatceros visu. Ja tiem cilvēki zinās, kuriem viņi nāk, tad nevarēs tikot liels lidmašīnas, tad viņi to arī samierinās un nekādas kompensācijas nebūs jāmaksā, tad kaut ko uzbūvējuši. Vispārējās muzīkas aviācijas. Cienītie klātešošie, es vēl gribētu pateikt, ka tur ir iesniegts tieši tāds pats iesniegums kā Tukuma Airport, precīzi tāds pats vienāds status iesniegums. Un Šulcs kungs teica, ka viņi pret visiem iesniegumiem izturēsies vienādi un ar pietātu ar normālu izskatīšanu. Paldies! Es vēlreiz tik atgādinu, šī sapulce nav, lai pārliecinātu kādu par vai pret, bet arī, lai domas deputāti uzklausītu visus vieduļus. Tieši tā. Un viņam iesniegts tas ir tāpēc, lai deputāti iepazīstināt. Kā vienvārds sakot, tas ir neierobežotas svaru lidmašīna. Atkal ministrijā jāsaka, vai cilvēkiem nekas nav neierobežots. Teica, ka taču tiek regulēts nepārtraukti. Projektā bija bez masu ierobežojumiem. Bez masu Viņi prasa bez masu ierobežojumiem. Tas nozīmē, ka lidos grāmatas lidmašīnas. Tā ir skaitā ar bīstamām atkritumiem. Ticiet man, lidot. Un naktī nav jautājumi, kas dos priekšstādām jāsaka. Pēdējais izvēlamies pēdējo jautājumu. Bīstamās kravas. Vai tās tiks pārvadās cienītas pārstāvs? Es domāju, nevis lidlaukam jāatbild jā, nē, bet kā ir ar bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumus? Mūsu tehnoloģijā bīstami ir izstrādājumi, jā, ārkārtīgi smalki rekomendēt pasākumu. Tēsīt, kurā aviosabiedrībā ir šis te apstiprinājums. Teiksim, kas nav mūsu jautājums lidlaukam par cik, lai saņemtu atļauju, vēst brīdinot izstrādājumu, respektīvi kastē Chandel numur 5 odekolonu vai smaržām ir bīstamais izstrādājums, ja? Jo viņš ir uzmanības. Teiksim, tur aviosabiedrībā virkni prasība arī infrastruktūrai uz zemes lidlaukiem, nevis lidlaukam, bet kravu apstrādes uzņēmumu. Ļoti grūti saņemam apstiprinājumu, bet nepaprādiem par ķīmiskiem produktiem kādiem runas neiet. Visi viņi dalās divās grupās, tās, kuras var vest tikai ar kravu lidmašīnām, tās, kuras var vest arī pasažieriem. Tā īsti, ja. To runas pagaidām vispār, ja. Un to sāk interesēties aviosabiedrības, ja tāda apstiprinājuma viņām nevis lidlaukam. Teiksim, bet tad, ja tāda vajadzība nepieciešamība būs, tad lidlaukam būs jānodrošina attiecīgā infrastruktūras debes. Teiksim, tā, ka tas ir tāds, tas pārākam vispār. Paldies, tā ir vēl, vai beidzam? Tātad paldies vēl, un tad tā vai beidzam? Nē, man nav jautājums, man kungs atnāk par bērnu. Man ir 3 bērni, es dzīvoju pie Tukuma lidlaukas mācas pagastā. Arī robežjosmā mēs esam. Un zinu, ka man daudz draugi aizbrauca uz Īriju, uz Angliju, un es uzskatu, ka es gribu dzīvot šeit, un mani bērni arī lai dzīvo šeit. Man liekas, ka tas ir ļoti brīnišķīgi, ja mums attīstīsies pilsēta un